Studijā Tālvalds Stalbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, un arī mūsu skatītāji ir nedēļa aizsteigusies. Man šķiet, ka ar vien ātrāk un ātrāk tās nedēļas steidzās, un atkal esam raidījumā Aktuāla diskusija, pie mikrofona Tālvalds Stalbergs. Un kā jau jūs esat dzirdējuši, mēs šodien runāsim par ļoti interesantu tēmu, faktiski par vērtībām. Kādēļ mēs šādu tēmu izvēlējāmies nedaudz vēlāk? Šobrīd vēlos iepazīstināt jūs ar mūsu raidījumu viesiem. 11. Saeimas deputāti Ingūnu Rībenskundzi, asociācijas ģimene valdes priekšsēdētāju Ilonu Bremzeskundzi, Labvakar. Žurnalisti Evu Lūsskundzi un Latvijas Evaņģeliskās baznīcas augšām celšanās draudzes mācītāju un Lutera akadēmijas pasniedzēju Gunti Kalnskungu. Labvakar. Iemesls, kāpēc par šādu tēmu par vērtībām? Tādēļ, ka šajā nedēļā ļoti, es gribētu teikt, ekscelents raksts tika publicēts, un autori sēž blakus Ingūna Rībenskundze. Un šī raksta virsraksts ir ļaujiet mums palikt pie īstām un dabiskām vērtībām. Man ir prieks, ka es jums tieši varu jautāt, kāpēc jūs šādu rakstu rakstījāt un kas to pamudināja jums to darīt? Skumji, bet jāsaka, tā varbūt bija tāda dvēseles izlaušanās vai tāds dvēseles kliedziens, jo kaut kā jo tālāk, jo dīvaināk ir komunikācija ar kolēģiem, un brīžiem liekas, ka tiek runāts viens un notiek kaut kas pilnīgi cits. Tomēr 8 gadus esot Saeimā, strādājot Saeimas izglītības un kultūras komisijā, ir zināma hierarhija, kā valstī tiek jau kāda veida mācību programmas, teiksim, dažādas novitātes mācību programmās ieviestas, un parasti ļoti pat nelielām niansēm vai nelielām izmaiņām mācību programmā seko ļoti lielas un garas debates un sarunas un strīdi un darba grupas un tā tālāk. Un kaut kā, es jutos ārkārtīgi slikti tajā dienā, kad es patiesībā to uzzināju frakcijas sēdē, nevis šīs nedēļas trešdienā, bet trešdienu nedēļu atpakaļ, ka šāda grāmata ir iznākusi tādēļ, kad visi datori bija burtiski karsti ar komentāriem. Un kaut kā man neliekās koleģiāli, ka, tomēr, ja mēs esam politiska partija, tad, es arī savā ziņā nesu atbildību par to, kas notiek un par tādām lietām, par ko, teiksim, kāds drīkstās uzrunāt sabiedrību un kas vēl jau vairāk izraisa, tik ārkārtīgi liela rezonans. Katrā gadījumā nevienotības programmā, ne arī, kā es rakstu savā rakstā, man liekas, ka dzimuma līdztiesības problēmas nav šobrīd tā pirmā aktualitāte, tā nav ne mūsu partijas programmā, mēs nekad par to neesam runājuši. Un tāpēc... Vai tiešām autori cerēja, ka tas tā pavisam klusi izdosies? Pilnīgi iespējams, ka varbūt tā bija kaut kāda testēšana, bet ziniet, par šīm lietām ir grūti runāt, jo tu uzreiz tiec norakstīts kā tāda sazvērestības teorija piekopējs un cilvēks ar sabojātu fantāziju un tā tālāk, jo šīs lietas ir ļoti grūti pierādāmas, un man vienkārši liekas, ka šādi rīkoties ir ļoti nekoleģiāli, kad normāli būtu šīs lietas vispirms izrunāt un pēc tam kaut kā publiskā telpā rīkoties, bet man liekas, ka tā varbūt pat ir tāda apzināta stratēģija tieši šādi rīkoties, un man, protams, nebija viegli izšķirties par tādu soli, iziet publiskajā telpā, nevis runāt, tādā, palielinātā ģimenes lokā vai savas partijas ietvaros par to, bet, ja jaunais modelis, kā mēs savstarpēji sarunājamies, ir tā, darīt viens otram negaidītas lietas, tad atklāt sakot, pirmo reizi 10 gadu laikā, tā es esmu rīkojusies, jā. Ziniet, es jums atzīšos, man ir ļoti žēl, ka jūs to darījāt. Ziniet, kāpēc? Kāpēc to nedarīja kāds vīrs, kuram būtu jāiestājās par šīm patiesajām vērtībām?
Nu, šeit es atkal teikšu, ka varbūt es nemaz tā kā mums ir dzimuma līdztiesība, tad nav ko prasīt no vīriem, jo sievas var darīt to pašu. Redziet, jā, es esmu vecmodīgs. Un es uzskatu, ka vīriem vajadzēja vispirms nākt ar šādu nostāju, stingru nostāju, jeb kaut vai vīri saimā, es tagad runāju tikai par saimu, sabiedrībā ir izskanējuši, vīri nākuši ārā. Bet saima no saimas, tur tikai dzird par vētru ūdensglāzē un vēl kaut kādas tādas izvairīgas, es neko nezinu, jānoskaidro, paskatīsimies, nav jau nekas traģisks noticis, pilotu programma. Nē, man jāsaka, ka tomēr ir arī kolēģi, tā skaitā Vienotībā un diezgan daudz kolēģi. Man liekas, Krišjāns Kariņš tajā pat dienā Twitterī atzinīgi novērtēja un atbalstīja, Ingmārs Čaklājs novērtēja un atbalstīja. Man arī citi kolēģi izziņās atsūtīja tādu atbalstošu informāciju, tāpat kuluāros pienāk klāt, paspiež roku un visā citā. Tā kā tādā ziņā, Rībens kundz, liels paldies un visa cieņa. Tiešām tur bija vajadzīgs stingrs vārds, lai ievirzītu pavisam citā gultnē, kā faktiski nedēļas laikā tas sāka ripot uz priekšu, jo nepārtraukti izskan visdažādākie viedokļi. Man interesētu, faktiski jau šos viedokļus visvairāk izplatīja žurnālisti. Man interesētu, Eva, jūs viedoklis par visu to, un pēc tam runāsim vairāk arī tieši par vērtībām vispār, bet konkrēti par šo grāmatu. Žurnālisti jau maz runāja. Tas bija viens no tiem gadījumiem, ko es uzskatu, ka tā bija laba lieta. Tā bija varbūt vienīgā labā lieta visā tajā, kas notika vismaz īstermiņā. Mēs nezinām, kā ilgtermiņā, kā tas viss darbosies. Šis process bija ļoti sarežģīts. Es esmu visu pagājušo nedēļu viņu tinus atpakaļ, analizējis kļūdas, analizējis iegūmus, analizējis zaudējumus, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd notiek reāls karš. Un tieši tāpēc es arī ļoti priecājos par šo raidījumu tēmu, jo, manuprāt, tas reālais karš notiek par vērtībām. Divu vērtību sadursmes. Un es viņas esmu reducējusi līdz nāves un dzīvības vērtībām. Jebkas, kas sēja nāvi tautām, ģimenēm, paverdzina tās. Tas pats Gunta iemīļotais temats par korporakrātijām. Tās viss ir nāves ideoloģijas. Homoseksuālisma propaganda, nāves ideoloģija, jo tā nerada pēcnācējus. Genocīds pret visu cilvēci. Tāpat visas izjauktās ģimenes, izjauktās tautas, izjauktās nāciju robežas. Viss zem šī liekams. Un pretī ir tā otra lieta, tās vērtības. Un šī lieta, man ir ārkārtīgi liels gods šobrīd dzīvot Latvijā, kur šī notiek reālā šo divu ideoloģiju sadursme. Es nezinu, kāds ir Dievam nolūks attiecībā pret mūsu zemi, bet es redzu, ka mūsu tautā šobrīd tas notiek. Un tas, kas parādījās presē, tad tiešām parādījās beidzot tas, pēc kā es esmu gadiem ilgojusies presē. Šeit tauta sāk runāt. Mēs varam piekrist, mēs varam nepiekrist. Mēs varam teikt, tu esi tumsonis vai tu esi gaišs cilvēks, vai tu esi atpakaļ rāpulis, vai tu esi progresīvais, vai vienalga, kā mēs varam, bet tauta ierunājās, un tas ir tas, kas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi, ka šeit ir daudz negatīvā, kas notiks, ļoti daudz negatīvā. Arī man jāpiekrīt arhibīskapam Anagam nav foršas kristiešu agresīvās akcijas. Nekādā gadījumā, ne, jo nav Kristus ar tādu garu nācis un nav mūs uz to aicinājis. Bet labā lieta bija tauta runāja un ne tik daudz žurnālisti. Un tas ir tas, ko mēs arī šeit sabiedriskajā sektorā, kas mēs strādājam, ja, mēs ļoti labi jūtam to absolūto informācijas blokādi. Jūs iedomājieties, otrdien jau pēc tā pirmā paziņojuma par demisijas pieprasījumu, kas, protams, uzreiz piesaistīja preses uzmanību, jo tas bija
Tas bija kaut kas atkal šokējošs, un tas bija kaut kas, kas ietilpa ierastajos rāmjos. Bet tad, kad mēs otrdien izplatījām jau vairs ne 50, bet apmēram 70 sabiedrisku organizāciju parakstītu vēstuli, kur mēs tieši iestājamies par vērtībām, par, nevis pret, nevis vairs neko protestējot, neko nedemisionējot, neko, bet par vērtībām. Neviens mēdījis viņu nenopildīs. Tieši tā, es gribēju jautāt, kur ir? Neviens. Es neesmu lasījis. Pat Leta pat neielika viņu pie presrelīzēm. Nerunājot par to, bija, jā. Tad es dienas vidū vēl nebija, tad varbūt vakarpusē, tad es nepārbaudīju. Bet nepaņēma pilnīgi, un iedomājieties, ka tas ir pa spēku 70 sabiedriskas organizācijas. Arī vakar Latvijas radio es klausījos Aidu Tomsonu un Eduardu Liniņu diskusiju. Dīvainā kārtā tas arī tika viss noreducēts uz to, ka nekāda jauna problēma visā šajā lietā nav. Nekāda, teiksim, zemūdens domas arī tur nav, un visi cilvēki, kas zvanīja, patiesībā atbalstīja to, ka nekādas problēmas ar šo grāmatu nav, un tur vispār nav par ko runāt, un tur ir atkal tiešām ūdens glāzē vētra sacelta. Ja nebūtu bijuši šie, man pašai, starp citu, par pārsteigumu, par ļoti patīkamu pārsteigumu, tie ārkārtīgi daudzie komentāri, un es lielu daļu dienas, es parasti nelasu komentārus, un es arī tajā dienā nelasīju komentārus, līdz man zvanīja, man palīdz un teica, ka var arī palasīt, kad viņai liekas, ka šī nav tradicionālā komentētāja publika, ka tie ir cilvēki, kas tiešām pēc savas pārliecības kaut ko ir uzrakstījuši un netik nosodoši un netik iznīcinoši. Es biju tiešām un tieši tādēļ es biju ļoti pārsteigta, ka tādā raidījumā pietiekami garā nepiezvanīja absolūti neviens cilvēks un neizteica tādas domas, tā kā es neesmu pārliecināta, ka tas netika kaut kādā veidā cenzēts. To mēs nezinām. Bet pirms es dodu vārdu Lūsas kundze. Te ir tas jautājums, pie kā jūs pieskārāties tieši pašās beigās. Žurnālisti virza caur masu mēdījiem pavisam citu priekšstatu par šo jautājumu. Es pateikšu, kāpēc. Mēs esam žurnālisti ārkārtīgi neizdevīgā situācijā. Mēs esam viena sīka lieta, kas liecina par to, cik mēdīji šobrīd ir īstenībā bezspēcīgi, bet ne pašu mēdīju vainas dēļ. Respektīvi, ar katru gadu pieaug, ja mēs ņemam proporciju PR speciālists un žurnālists, ar katru gadu ārkārtīgi pieaug stabiņš PR speciālists visā pasaulē. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē vienu ļoti elementāru lietu. Tas informācijas apjoms, ko sagatavo PR kantori, jau savā prizmā, jau savā mērcē, jau oficiālu varu aizstāvošu, oficiālu naudas varu, politisko varu aizstāvošu, viņš ir nesamērojami lielāks informācijas apjoms nekā to, ko nepastarpināti saražo žurnālists. Viena elementāra lieta, un viss. Un ar to ir arī tas izskaidrojums. Jo arī tas, kas ir jau gadiem novērojams Latvijas mēdījos, žurnālists vairs neražo savu produkciju, viņš atražo presrelīzi. Viņš atražo viņu, viss. Un tur neko... Tas, starp citu, par to liecina tagad pēdējais notikums, ka uzbrukums ir mācītājam. Līdz šim nav nosaukts ne vārds, ne uzvārds, kurš lūk esot uzbrucis un kādai tur prezentācijā dalībniecei rāvis krustiņu pat nost, mācītājs. Un šeit precīzi tas pats, kā jūs lietojat vārdu atgremošanu. Izmanto vienu kādu preses relīzi, pēc tam to saliek kopā ar nākošo, it kā sacīto un patiesībā, kad izlasa vienu un otru, tur ir totālās pretrunas. Bet sabiedrībā ir šobrīd pacelts, ka lūk, mācītājs ir uzbrucis un rāvis krustiņos. Jā, un mēs sen jau vairs dzīvojam tikai virsrakstu pasaulē, tā ir vēl viena problēma, bet tā ir ļoti smaga lieta, jo žurnālisti šobrīd, jūs iedomājaties, vienkārši elementārs piemērs, Sandra Glāzupa, viscienījamākā kolēģi un visbrīnišķīgākais cilvēks un tiešām ļoti laba un forša kolēģi. Bet kādā viņa ir situācijā? Viņai katru stundu ir jālasa 5 minūšu ziņas. Kas ir viņas informācijas avoti? Viņas informācijas avoti ir ziņu aģentūras. Ja? Lielākoties ziņu aģentūras tieši tāpat vienkārši
vienkārši labākajā gadījumā saviem vārdiem atstāst presrelīzi. Jeb copy-paste. Ko dara Sandra Glāzupa? Viņai tagad ir jālasa pirmā informācija, pieņemsim, es nezinu, valdības sēdē notiek tas un tas. Ne Sandra Glāzupa tur ir bijusi, tur labākajā gadījumā ir bijis Latvijas radio žurnālists, bet kurš vēl šobrīd ir tur, kurš vēl nevar Sandrai Glāzupai iedot informāciju par to, kas tur notiek. Nākamā ziņa ir par Afganistānu. Ne mēs esam paši bijuši Afganistānā, ne Sandra Glāzupa ir bijusi, bet viņai ir jālasa šī ziņa. Tātad, lūk, mēs nonākam pie tā, ka viņš ir totāli neizdevīgā situācijā, šis žurnālists. Mums viņu uz rokām ir jānēsā tie, kas vēl joprojām grib to darbu darīt, jo tāpēc, ka proporcija ir baisa. Runājot par akcijām, Ilonas kundze, jūs kopā ar Evas kundzi un vēl, cik tas ir, 2 nedēļas atpakaļ, uzsākāt akciju pret... Sākām pavasarī. Par kuru akciju iet runa? Es runāju par to akciju pie Romas viesnīcas. Par dzīvību. Par dzīvību. Un par šo akciju tikpat kā neko nelasu. Pašā sākumā bija kaut kādi tur kaut kādas publikācijas. Kā tālāk tur viss notiek, neviens neko nedzina? Manuprāt, šī sabiedriskā akcija par dzīvību vēl puslīdz tika atspoguļot medijos. Sākumā piedalījās un objektīvi, es teiksim, neņemtos to dot kā paraugu, kur mēs varētu žēloties par to, kā viņi ir izskanējis. Bet es gribētu pieminēt, ja mēs jau runājam par vērtībām, tad par vēl vienu jautājumu, kas ir arī vērtība jautājums attieksme pret vēl nedzimušu bērnu. Un šis incidents, kurš notika pat šodien. Tātad, ja mēs varam runāt par mēdīju atbildību un to, kā šī informācija tiek atspoguļota mēdījos, tātad pirmdien notika pēdējā darba grupa jautājumā par abortu prevenciju, tātad, kuru faktiski finišēja un bija šī pēdējā darba diena. Un nav jau jāpārstāst man šobrīd, teiksim, tas notikumu izklāsts, kā tas viss izskatījās, un to jau visi zina, kad puse no šīs darba grupas, viena daļa no šīs darba grupas demonstratīvi, ultimatīvi, es uzskatu arī safalsificēti, pameta darba grupu, protestējot. Es tagad stāstu, kā tas izskanēja, jo es arī piedalījos šai darba grupā un piedalījos visās darba grupas sēdēs un arī varu tiešām ar pilnu atbildību apgalvot un stāstīt, cik korekti šī darba grupa tika vadīta. Tātad masu mēdīji parādīja tikai šo momentu, kad šī viena daļa protestējot piecēlās un aizgāja. Mēdīji pameta mūsu telpas un sekoja līdzi šiem cilvēkiem, viņus intervējot, uzklausot viņu viedokli. Un arī, cik es sapratu, kāds no mūsu darba grupas mēģināja uzrunāt aizējošos žurnālistus un teica, vai tad jūs negribat dzirdēt mūsu viedokli. Tas tika noignorēts un arī šāda veida atreferējums tika parādīts, kas mani pārsteidza visvairāk mūsu Latvijas centrālajā televīzijā ziņu pārraidē Panorāma. Un tas, manuprāt, ir šobrīd tas, es teikšu, jau simptomātisks rādītājs, tātad kādā masu mediju telpā mēs dzīvojam, un tad man jāprasa, kas tad ir šis pasūtītājs. Jo, teiksim, jautājums, kas ir saistīts ar dzīvības jautājumiem, arī šobrīd tiek ļoti vienpusēji interpretēts, un arī žurnālisti, diemžēl, man jāizsaka līdzjūtība, es dzirdu, ko Eva stāsta, cik viņi grūtā stāvoklī, un arī man ir vairāk kārt intervējuši, un, teiksim, cilvēks, kas šajā akcijā ir iesaistījušies. Un brīžā man tiešām rodas sajūta, kad ar viņiem runājot, viņi ir spiesti darīt to, ko viņi dara, un ievirzīt šo sarunu tieši tādā veidā, nekā viņi varbūt pat domā. Tātad šeit jau ir žurnālisti, viņi vairs nepilda savu funkciju kādu. Šeit ir cita lieta, bet es kādreiz esmu domājis par to, vai vispār mums vajadzēja izdarīt valstī to. Es nezinu, vai valstī, vai pasaulē, vai vispār mēdījis drīkst būt privāts. Jo tikko viņš ir privāts, viņam ir jāpelna naudu. Un ar ko vislabāk var nopelnīt naudu? Ar informāciju, kas ir zem jostas vietas. Palūrēt zem atslēgas caurumu. Jeb ar sensāciju. Un šis tons nosaka, diemžēl, arī sabiedrisko mediju toni. Diemžēl šis naudas pelnīšanas tons, ka man vajag piesaistīt, man vajag arvien sensacionālāk, arvien asinskārāk, arvien negodīgāk. Un tas, diemžēl, nosaka toni, būtu pareizi, ja būtu otrādi. Ja sabiedriskie mediji uzstāda latiņu,
kas ir laba žurnālistika, kas ir kvalitatīva žurnālistika, un komercmediji ir spiest pielāgoties, bet pie mums ir noticis otrādi. Komercmediji ir uzstādījuši latiņu, un sabiedriskie mediji skrienot pēc reitingiem, jo arī viņiem ir jāpelna nauda reklāma. Viņi ir spiest iet uz to nevis paaugstināt latiņu, bet pazemināt latiņu. Tā ir tā lieta. Bet šis bija tas gadījums, kas rādīja jau drusku citu. Viens, protams, par to sensāciju, bet šo sensāciju varēja pagriezt dažādā veidā. Viņi varēja parādīt kā sensāciju, bet objektīvi, un es te gribu pieminēt, piemēram, LNT ziņas, šo pašu darba grupas procesu parādīja daudz objektīvāk, kas man ļoti pārsteidza. Kalnskungs, jūsu viedoklis? Es domāju, ka viss notiekošais parāda divas lietas. Pirmkārt, parāda problēmas, kuras mums nav, bet kas tiek uzdots par problēmām, vai ne, šī dzimuma līdztiesība. Protams, vienmēr var vēlēties vēl labāk un tam līdzīgi, bet pamatā problēma nepastāv. Otrakārt, esošais parāda to, kuras problēmas patiešām ir. Un tās nopietnākās problēmas ir, es domāju, tieši tās, kurām šeit mēs esam pieskārušies jautājums par nevis par teorētisku, bet par faktisko demokrātiju. Proti, šī situācija uzrāda to, kā nopietnas sabiedrības daļas viedoklis, tad tās sabiedrības, kas tiek aicināti būt par pilsonisku sabiedrību, paust savu uzskatu, iesaistīties sabiedriski politiskos procesos un tam līdzīgi. Tad, kad viņi tiešām to piepieši sāk darīt, tad piepieši izrādās, ka viņi tiek ļoti prasmīgi manipulēti, viņi tiek diskriminēti, pret viņiem tiek veikts šādas dažādas manipulatīvas akcijas, viņi tiek apsūdzēti iesīkstējušos stereotipos, piesiet viņiem birkas par viduslaikiem, par 19. gadsimteni, par padomu laiku un ko tikai visu vēl ne. Patiesībā sakot, pret viņiem izturās kā pret tādiem, tādiem maziem bērniem. Ziniet, jūs pastāviet tur rotaļu istabiņā, vai ne? Mēs zinām labāk. Šajā, es domāju, gadījumā mums varbūt tas ir īstais brīdis, kad atcerieties, kā iesākas Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija. Tā iesākas ar vārdiem we the people, mēs tauta. Mēs tauta esam tie, kas esam viņus izvirzījuši nevis apstāvēt mūs, lai apbērētu, bet lai pārstāvētu. Pārstāvēt mūsu tautu, tas ir tās vērtības. Ja viņš šīs vērtības nepārstāv, bet cenšas apstāvēt, respektīvi nogremdēt un apbērēt, tādā gadījumā ir jautājums par viņu reālo funkcionālo liederības koeficientu. Ko tad viņi tur dara? Vai ne? Un tas ir jautājums par vērtību orientāciju visā mūsu sabiedrībā, viscaur. Un tas ir ļoti nopietns jautājums, vai demokrātija patiešām pie mums pastāv, proti, vai tad tautas vairākums, viņu vērtības, viņu balss tiek uzklausīta, vai gluži otrādi tā tiek noslāpēta un aizmanipulēta vai aizskaidrot kaut kur projām. Un tas, ko šeit Eva sacīja, es domāju, tas ļoti lielā mērā mums arī parāda to, ne tikai kā tas tiek darīts, bet arī kā tas tiek darīts. Bet kaut kā arī liekas, ka tas process tā turpina slīdēt no kalna lejā, jo ja vēl kādu laika, 2, 3, varbūt 4 gadus atpakaļ es runāju par kaut kādiem morāli ētiskiem imperatīviem vai nekur sabiedrībā jāsaglabā, tad es jau runāju mazliet vienkāršāk, es runāju par vērtībām. Tagad arī šīs vārds vērtības ir tik nozelēts, nodeldēts, neviens patiesībā to negrib dzirdēt. Tagad es esmu vēl nolaidusies par kapeiku zemāk, un tagad es runāju vienkārši, ka sabiedrībā absolūti vairs nav skaidrs, kas ir labs un kas ir ļauns. Vai ne? Es citēšu fragmentu no jūsu raksta. Bet tie, kas daudzina dzimumu līdztiesību, paši no dabiskas dzimumu līdztiesības lāgā nekā nejēgdami, lai brūk ar savu mehāniski eiropeisko domāšanu virsū mātei dabai par to, ka viņa savā viduslaiku tumsonībā vēl 21. gadsimtā liek sievietei dzemdēt sāpēs, bet vīrietim liedz iespēju barot savus bērnus ar krūti. Bet nevainīgus latviešu bērniņus, lai labāk liek mierā. Man patīk šis pēdējais teikums, jo faktiski ir pieķērušies klāt pie nevainīgiem bērniņiem. Un ja šobrīd patiešām mēs, pareizi kā Kalnskungs sacīja, tauta neklieksim, ka ķerās klāt pie neaizsargātiem bērniem. Protams, par abortu jautājumu runājot, tur vēl vairāk ir jākliedz, bet šeit jau ir, ko tad, te jau ir piedzimis, te jau iet jau bērndārs, te jau sāk veidoties. Un ja pie šiem mazajiem, faktiski
Nu pat, kas uztver tā kā tādas mazas puķītes saules gaismu, ja sauciet vienalga, kā švammītes uzsūc absolūti visu. Ja tagad viņām sāk dot, piedodiet, šos te surogātus, tādā gadījumā par kādām vērtībām mēs varēsim runāt pēc 10 gadiem, tad, kad viņi būs izauguši. Es jums pateikšu par kādām vērtībām. Šeit tas ir pateikts. Lapas pusi 32. no tāda iedvesmojošā metodiskā līdzekļa darbam ar dzimumu lomām un līdztiesību. Pēc tam mēs no 28. pēc tevis izlasīšu. Varbūt tādiem sīkumiem kā pirātu princesēm un jautājums, vai tiešām mums vajag pirātismu tādā veidā šeit kaut kā proponēt, vai tie cilvēki, kas to būtu sastādījuši, būtu priecīgi sastapties ar kādu laupītāju patiešām tumšā ielas stūrī. Bet tas tā. Bet nākotnē ir paredzēts, ka Kas to zina? Bet visādā gadījumā šeit lasu. Grāmatas nolūks ir ilustrēt, ka gan zēnēm, gan meitenēm pasaules ielījums zilā un rozā nav nepareizs, taču nav arī negrozāms. Un šīs pasaules ir iespējams sapludināt. Ir iespējams sapludināt. Jā. Atšķirībā no priekšstata, ka bērnam ir dzimums kā konstants un nemainīgs lielums, mēs dzimumlomas iegūšanu uzlūkojam kā procesu, kas norisinās ilgākā laikā un principā var vest daudzos virzienos. Patiesībā, lūkojoties uz to, kas notiek, man brīžiem liekas, ka pasaule ir vienkārši sajukus prātā. Ja šim ansamblim, kur man gribās tulkot latviešu valodā, tas skan ļoti rupi, bet es to nedarīšu. Pussy Riot, ja? tiek domāts par Saharova prēmijas piešķiršanu un par Yoko Ono prēmijas piešķiršanu un tā tālāk. Es, piedodiet, ar veselo saprātu to nevaru saprast. Jā, man arī liekas, mēs esam ļoti daudz arī savā draudzē analizējuši šo grāmatu, un es gribu šobrīd likt pie malas pašas grāmatas saturu, jo pašu grāmatu lasot, mēs varbūt tur nevaram ielasīt to, ko mēs esam ielasījuši, vai kāds var ielasīt, vai nevar ielasīt, tas ir tā. Vistrakākais ir tiešām viss tas konteksts, kurā tas notiek. Tā varbūt pats tas teksts, pati tā grāmata, to nesaka. Bet, ja mēs zinām visu to kontekstu, kas notiek Skandināvijā, ja mēs zinām to kontekstu, kas notiek pie mums un kas, kā mēs gadiem esam ar tādiem vārdiem kā līdzcietība, tolerance, iejūtība un kas zem tā īstenībā ir slēpies, kā mēs esam, cik ļoti mēs esam jau uzmanīgi un cik ļoti mums iedegās sarkanās lampas jau pie visiem šiem vārdiem, jo mēs zinām, kas aiz tiem var slēpties. Tad tas ir tas, kas šobrīd, manuprāt, ir nostrādājis visvairāk tieši tas, ka mēs esam ārkārtīgi neusticīgi šo visu uztvēruši. Ja mēs ņemam tīri to pašu tekstu, tad viņā ir grūti to ielasīt, bet mūs ir darījis ārkārtīgi uzmanīgu tieši viss tas konteksts, viss tas, kas ir bijis ap un par, un mēs esam... Bet šeit man ir jāiebilst tomēr, ka reskur, pat gan Kalmskungs, gan Rībenskungs lasīja tieši šo materiālu. Pareizi, bet viņš iet kopā. Viņš atsedz, un tas vairs nav fons, kas apkārt ir radīts, kur mēs nevaram lasīt šeit, grāmatiņā. Tā jau ir demagoģija jeb mācība, kura tiek ieviesta mūsu bērnu dārzā. Ja tas ir tas svarīgākais. Tiešām tas ir tas svarīgākais, kā viņu pasniegt. Kā viņu pasniegt? Nē, te mēs nevaram kā pasniegt. Piedošana, jūs pat pati sacījāt to, ka jūs formulējāt, ir nāves kultūra un ir dzīvības kultūra, jeb nāves vērtības, jeb dzīvības vērtība. Kā mēs tad šo te varam nāves vērtību sākt pasniegt kā dzīvības vērtību? Tas nav iespējams. Tā ir nāves vērtība. Un te mums tad ir jāapstājās, un tāpēc mēs arī šeit runājam par vērtībām, ko katra vēsts nes. Es gribēju pievērst uzmanību vēl vienam ārkārtīgi nozīmīgam faktam, ka visa šī tolerances un līdztiesības un cilvēku tiesību, etc., viss šī ideoloģija, viņi ir, tā teikt, vienvirziena. Vienvirziena ideoloģija proti mums normāliem cilvēkiem, kuriem, es nezinu, nav
deviācija, nav perversija, kuriem nav kaut kādas dīvainas orientācijas, tiem ir jāpiecieš visi šie dīvainie izgājieni, sākot no praidiem, es pat nezinu, ar ko jau tagad beidzot, vai ne? Jo atliek tikai tam netikumu maisam paraut galu vaļā, un tur nekad nezinu, ar ko beigsies tas alfabets. Ja viņš sākās ar A, tad kas būs Z, ja? Ja sākās ar praidu, tad jautājums, kurā brīdī būs zoofīlija un kurā būs nekrofīlija, ja? Proti, runa par to, ka tad tā tolerance ir paredzēta tikai mums vienā virzienā, lai mēs tolerētu viņus, vienu absolūtu minoritāti, pie tam to, kas ar politiskiem līdzekļiem lobē cauri savas intereses, cenšas sabiedriskajiem vairākumam burtiski uzspiest savu viedokli. Tad kāpēc šī tolerance nedarbojas attiecībā pret mums? Kāpēc tad viņi netolerē atbilstoši demokrātiskajām vērtībām mūsu viedokli? Tas tā nenotiek. Vienmēr tas ir spēle tikai vienos vārdos. Un es domāju, ka būtu ārkārtīgi nozīmīgi parādīt un atsekt šo mehānismu, kā tas notiekās. Es došu vārdu Ingūnas kundzei. Politologi un sociologi varētu... Es došu vārdu, un es gribu vēl vienu citātu no jūsu raksta precīzi. Patiesībā mūsu cilvēki nemaz nezinātu, kas tie homofobi, vienalga kādā sfērā, kas tie homofobi vispār ir, ja kāda provokatoru grupiņa nebūtu sākusi viņus par tādiem apsaukāt. Ekscelenti, precīzi formulējums. Un es vēl gribu teikt, ka mēs kaut kā esam ļoti, ļoti pakļāvīgi visam tam, kas nāk no ārpuses. Varbūt tas ir kaut kā tāds, mūsu labsirdīgais, tāds labestīgais raksturs, ja? Bet tāda atvērtība, ja? Un tad, kad pāris, varbūt mēnesi atpakaļ Saeimas izglītības un kultūras komisijā Kultūra Kapitāla valsts, Kultūra Kapitāla fonda direktors Edgars Vērpe prezentēja jauno Kultūra Kapitāla fonda stratēģiju. Tur arī viens no tiem pamatmērķiem bija būt elastīgiem un būt atvērtiem. Un tad es jums noskaitīšu vienu Andreja Eglīša četrindīti, kur viņš rakstīja savā laikā, starp citu pieminot to, kad Andrejam Eglītim šajā gadā, 21. oktobrī, būs 100 gadi. Ja? Mēs esam pārpilni tik paļāvīga gaisa, ka svešie nāk un mūsos ligzdas taisa. Un paši cēluši, tad būsim mēs to tiltu, pār kuru svešo nāks un paņems mūs ar viltu. Acīm redzot, tā diagnoze mūsu tautai būt tik lēticīgiem. Mēs esam tik atvērti, mēs esam tik drāsni, Eiropa kultūras galvaspilsēta. Tajā pat laikā es neko sliktu par to negribu teikt. Bet tomēr mums ir arī mūsu vērtības. Mums ir dziesmu un deju svētki. Un tas, kad vēl līdz šim brīdim nav atjaunots dziesmu un deju svētku finansējums, viņš, protams, tūlīt beigsies tas uzliktais veto, un 31. decembrī no 13. gada kaut kāds tur minimums pēc likuma dziesmu svētkiem pienāksies un tā tālāk, un valdība arī iegūva, ne? Bet tas, kad mums mūsu vērtības, mūsu tradīcijas, un tādēļ no 101 un vairāk izstādēm pēdējā laikā, kas ir bijušas, man likās fantastiski būtiska mūsu tautai bija šajā vasarā Aijas Zariņas izstāde, kur viņa rīta radio raidījumā Baibai Kušķei pateica, kad, lai Latvija izdzīvotu, mums ir jāturās pie tradicionālām vērtībām, pie kristietības, un mums ir vajadzīgs mīlošs tēvs, mums ir vajadzīgs valstī vadītājs, kurš tai skaitā mīl un jūtas atbildīgs par savu tautu, par savu valsti. Un tas mazliet izskanēja it kā, bet kaut kā, man liekas, cilvēki īsti to ārkārtīgi būtisko pienesumu caur šo izstādi, nenovērtēju, mēs arī par maz par to visu runājām. Un protams, publiskā telpā, tādas, vārdu kristīgas vērtības jau tagad ir gandrīz vai apgrēcīgi lietot. Tā kā Aija Zariņa, kristietība nomainīja ar vārdu kultūra, runājot publiskā telpā par šo izstādi, un savā ziņā bez šaubām Eiropā jau nav citas kultūras kā kristietības kultūra, vai ne? Tā kā... Atgriežoties pie vērtībām. Jūs savā rakstā ļoti interesanti formulējumu sakat. Nācijas morālā identitāte. Jūsuprāt, šobrīd kāda ir mūsu latviešu tautas morālā identitāte? Šobrīd es domāju, kad viss kārtībā ar mūsu morālo identitāti, jo es tiešām biju pārsteigta, ka tik daudz cilvēku atsauksies manam rakstam un tik daudz cilvēki apliecinās savu piederību
ar to, ka viņi acīm redzot līdzīgi domā. Tā kā man liekas, ka bez šaubām arī daudz cilvēku noteikti ir aizbraukuši projām, jo brīžiem tieši šis morālās identitātes pārkāpumi vairāk satriec cilvēkus nekā nezinu, dienišķā maize un problēmas. Varbūt mēs par maz runājam par šo identitāti. Bet arī paskatieties, cik daudz cilvēki absolūti negaidīt aizgāja parakstīties par valodu, ja? Valodas referendumā, par latviešu valodu. Cilvēki ārzemēs 4 stundas stāvēja rindā, lai parakstītos par valodu. Ja? Un tā nav tāda taustāma materiāla kategorija, tā tomēr ir. Es tomēr domāju, ka mēs tā pārspīlējam ar to materiālo un to desmaizes plaknes, to līmeni, ka cilvēkiem brīžiem, ja tiek tava pašcieņa vai tava identitāte aizskar tāda garīgā nozīmē. Man liekas, ka ļoti būtiski arī Guntas, tas, ko runāja, arī es arī par to, mēs arī ar Guntu daudz esam par to runājuši un arī savā iekšienē tajās akciju par dzīvību runājot, jo es atgriežos pie tā, ka nav skaidrs, kāpēc cilvēki protestē pret to, ka kāds iestājas, ka grib mazāk abortus. Kāds ir... Tad jūs gribat, lai viņi vairāk ir, tad jūs uzskatāt, ka tas kaut kas labs ir, un tad tu sāc to analizēt tās lietas un saprot vienu ļoti dziļu jēgu, ka, kā jau es teicu, šeit notiek tā sadursme, un sadursme notiek starp ko? Sadursme notiek no vienas puses, tātad tam ir dziļi ekonomisks pamatojums, jo ja mēs padomājam, kas ir šobrīd tai pašai korporatīvai, tai pašai milzīgajiem ekonomiskajiem un finanšu grupējumiem, kāds cilvēks ir izdevīgs? Vai tāds, kas dzīvo laukos, kuram ir pašam sava gove, kuram ir pašam sava kartupeļu vaga, kurš uz lielveikalu aizbrauc pēc sāls, cukura, veļas pulveru un zobu pastas. Viņš nav patērētājs. Tātad, kas ir jāizdara vispirms? Vispirms ir jānocērt viņa saknes, jāiznīdē viņš no laukiem, jāpārceļ viņu uz lielpilsētu, kur viņš kļūst par patērētāju. Viņš jau sāk īrēt dzīvokli, iet uz Rimī, aizbrauc jau ceļojumā, iekrājot naudu. Tā ir pirmā lieta, kas ir jāizdara. Tā ir izdarīta. Taču Latvijā tas ir izdarīts. Otrā lieta, kas ir sārdam ģimeni, jo tā arī ir stipra. Tātad, ko patērēs ģimene? Pienu, maizi, to pašu zobupastu, cukuru, sāli. Ja? Viņa labi vienreiz gadā atļausies varbūt aizbraukt ekskursijā uz Kuldīgu, ja? Bet taču nebrauks dārgos ekskluzīvos ceļojumus. Ko tu uz tādu var nopelnīt? Tu uz tādu neko nevar nopelnīt. Ārdam arī šo vērtību ārā. Tāpēc tā sadursme ir dziļi ekonomiski pamatot, jo cilvēku ir jāuztais par bezvērtību būtni, vēlams ar ļoti lielām mobilitātes spējām, lai jebkurā brīdī viņu var pārcelt. Protams, ar vilinošu darbu piedāvājumu uz vietu, kur ir fiksi vajadzīgs kaut kādu projektu attīstīt vai ko, lai lielais finanšu sistēma, lielais globālais tirgus, viņš varētu fiks pārsūtīt, un viņam visu laiku ir jārī, jo šī sistēma paredz to, ka viņa ir mirstoša, ja viņa neņem jaunas asins klāt. Vajag jaunas teritorijas, jaunas tirgus. Tieši tā, tas ir ar jebkuru navas kultūru. Viņai ir vajadzīgs jauns asins. Un tur ir tā cīņa. Un jebkurš cilvēks, kurš šobrīd iestājās par nacionālām, par kristīgām, par konservatīvām, par ģimenes vērtībām, viņš dabū šo uzbrukumu, jo viņš iet pretī tam visam. Tur es tā visu to mehānismu redzu. Un ir vēl viens aspekts tieši šajā virsrakstā. Ļaujiet mums palikt. Tas faktiski ir, mēs gandrīz lūdzamies, ļaujiet mums palikt. Bet ko mēs citu varam darīt? Protams, mēs varam. Es domāju, mēs varam sacīt, mēs paliksim. Mēs paliksim. We the people. Un tas ir tas, ko patiešām ir vērts pārņemt no ASV konstitūcijas. Tāpēc no ASV paņem mūsu satversmi. Mūsu satversmē Varu piedara. Jā, var pieder tautai. Diemžēl mūsu satversmē nav ierakstīts mūsu Latvijas valsts mērķis, un tas ir tas, ko es nemitīgi nenogursi saku. Mums vajag ierakstīt tajā pašā preambulā, kā mēs pateicamies Dievam par iegūto valsti un atgūto neatkarību. Mēs pateicamies. Ne? Jo, ja mums ir tāda valsts himna Dievs svētie Latviju, tad tam attiecīgi šai vērtībai ir jāparādās arī mūsu satversmē. Ja? Bet pie tā, ko sacīja Eva, es gribētu piebilst to, ka, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības regulām, tad ko mēs tur ieraugām? Mēs ieraugām, tā teikt, viņu vērtības. Un viņu vērtības ir netraucēta darba spēka migrācija. No darba spēka tiek sagaidīts punkts 1 – laba veselība,
punkts 2, labas angļu valodas un iespējams arī citu valodu zināšanas. Proti, lai šis cilvēks būtu vērtīgs darba spēks. Tas ir viss, kas no viņa tiek sagaidīts. Kultūra, kas tiek izplatīta, to jau tagad globālistikā sauc par kultūras preci. Patiesībā sakot, tā ir subkultūra. Ja? Proti, cilvēks tiek padarīts par rāmu mietpilsoni. Jo tas ir tas, kuru var manipulēt. Tad viņu vajag atraut no viņa saknēm, jo viņa saknes ir viņa identitāte. Patiesībā sakot, mēs šeit ieraugam kā kādu nozīmīgu, jau kaut kur mums redzētu procesu. Proti tas, ko mēs ieraudzījām Padomējā uz 1/6 daļas zemeslodes, kaut kādā mērā, kaut kādas paralēlas mēs ieraugām tagad jau daudz lielākā mērogā. Ja? Toreiz mēģināja radīt padomju tautu, neizdevās. Vai ne? Sociālais eksperiments izgāzās, Padomju Savienība implodēja. Ja? Tagad tas, ko mēs šeit redzam, tas arī patiesībā sakot šī grāmatiņā, tas ir tikai viens neliels, bet tomēr nopietns signāls tam. Tas ir mēģinājums jau eksperimentēt ar cilvēku identitāti, ar viņu dzimumu identitāti. Tas ir tāds it kā pēdiņās nevainīgs, bērnu grāmatiņu, ko jūs celiet vētru, ūdens glāzē un tam līdzīgi. Ziniet, es gribētu sacīt, piedodiet, neturiet mūs par muļķiem. Vai ne? Par neizglītotiem un tam līdzīgi, vai ne? Arī to mēs varam ieraudzīt un noskaidrot un tam līdzīgi, ja? Kā jūs redzat, ir izdots 500 grāmatiņas. Labi, es tā lasīju, 100 prezentācijas laikā tika izķertas tie, kas bija uz prezentācijā atnākuši. Tātad 400 ir atlikušas. Kāds tas liktenis tālāk, tās 400, kur viņas paliks? To jau būtu jāprasa mūsu labklājības ministrijai Viņķels kundzei, bet tas, ko es te iepriekš pirms mēs vēl sākām runāt par kādām lietām, kas mani pārsteidz šobrīd visvairāk, jau pārsteigumi ir tik daudz, kad faktiski jau ļoti grūti, kad kaut kas vēl pārsteidz, jo tiešām notikumi seko viens otram. Mani, piemēram, pārsteidza un ļoti, es nezinu, aizskāra tas, ko es izlasīju vakar laikrakstā Diena. Bija arī raksts par šo ažiotāžu, ko ir radījusi grāmata, un tas apakšvirsraksts tā kā vēstīja šādu vēsti, kad šī vētra, kas ir šobrīd sabiedrībā, viņa tikai skaidrāk izkristalizē to problēmu, ka mums pastāv dzimumu līdztiesības neievērošana, un tas vēl būtu viens, jo varbūt kādos gadījumos viņa arī pastāv, bet tas otrais virsraksta apakšteikums, kas bija ieboldēts, tas man vispār šokēja. Un tur bija rakstīts, tātad šī raksta virsrakstā, ka labklājības ministrija turpinās šīs grāmatas tiražēšanu, iepirkšanu, citiem vārdiem, neskatoties uz to, ko šobrīd sabiedrība skaidrāk par skaidru parādījusi, pateikusi, ko ir izteikusi arī mūsu cienījamā deputāte. Tātad, neskatoties uz visu to sabiedrības, politiķu, žurnālistu, nevalstisko organizāciju, mācītāju, neskatoties uz visu to, ko mēs šobrīd mēģinām pateikt, mēs ļaujiet mums palikt, vai kā Gunts teica, mēs paliekam. Mums ir šobrīd tiešām jāaicina sabiedrība izteikt arī savu neizpratni un varbūt arī es pat aicinātu prasību šos jautājumus izskatīt publiski. Un tas ir arī mans varbūt šobrīd piedāvājums. Aicināt visus tos, kas šodien mūs klausās, kas domā līdzi, šo jautājumu aktualizēt ne tikai par grāmatām, bet vispār par to, kas notiek arī labklājības ministrijā, kas notiek izglītības ministrijā, jo ir vēl viens ļoti aktuāls jautājums arī izglītības sistēmā, tātad, ko mēs bērniem skolā mācīsim, vai mēs mācīsim šo pliko veselības mācību, jo šis jautājums karājās kā tāds karsts kumos, viņš kaut kad ar kaut ko būs jāatrisina. Ja? Arī šeit šī diva veida nostādnes parādās. Tātad, vai mēs runājam par šo vērtību izglītošanu, arī, protams, par dzimumu izglītošanu un par visu to, vai mēs runājam par šīm tradicionālajām vērtībām. Un te ir jautājums. Es tikai tā no savas pieredzes zinu, ka mēs varam runāt bezgalīgi. Mēs varam dibināt darba grupas un patiesībā šī fikcija, kad notiek kaut kādas debates un sarunas, un tas viss vienkārši izčākst, un es nezinu, tam ir jābūt kaut kam ļoti mērķiecīgam un ļoti konkrētam, jo pretējā gadījumā, es domāju, šobrīd tas būtu naivi iedomāties, ka mēs tagad kaut ko esam apturējuši. Un šeit es Evai absolūti piekrītu. Patiesībā man pat ģimenes locekļi kādreiz,
brīnās, kāpēc es esmu tik šausmīgi piekususi no tā, kas notiek Saeimā. Bet tur tiešām ir kara darbība. Tā ir cilvēkam, kas ir kaut cik jūtīgs. Tas ir enerģētiski sajūtams. Ja? Ka tā ir tiešām kā atgriešanās no kara lauka. Es jums to nevaru, teiksim, tā izstāstīt, jo es esmu ļoti mierīgs un visumā man liekas harmonisks cilvēks un aizejot labā garstāvoklī un absolūti izlīdzinātai. Un man ļoti nepatīk konfliktu. Man nepatīk šī konflikta situācija ar vienotību šobrīd. Un es tiešām vēlos, lai apkārt ir harmonisks miers. Bet aizejot uz Saeimu, es atgriežos mājās absolūti sārdīta, jo tur notiekošais un brīžiem jau sabiedrība, es tiešām biju pārsteigta, ka tik daudzi cilvēki kaut kā tik veselīgi atsaucās uz to manu rakstu, bet patiesībā gadiem notiek viens, bet runāts tiek pavisam kaut kas cits, īpaši kultūrā. Arī kultūrā šai 20 un vairāk gadu garumā ir absolūti konkrēta ideoloģija realizēta. Ja? Un tāpēc mēs vispār nesaprotam, kas tas ir nacionāla valsts, kaut kādas savas vērtības, piederības savai valstī, tautai, tradīcijām, vēsturei un tā tālāk. Bet ja tu šai nozarē, šajās lauciņā esi 20 gadu, varbūt mazliet mazāk laikā licis vitrāžai stikliņu pie stikliņa. Man tā bilde ir pilnīgi skaidra, bet es nevaru ar cilvēkiem, ja prese, ja mēdī, ja visa pasaule, Gunti, nav tik viegli, jo tā bilde veidojās, tā bilde ir vērtību graušana, visa veida vērtību sagraušana. Ja? Ko Ingūna pirms tam teica. Jā, tā ir ideoloģija kultūrā, izglītībā un visur. Ideoloģija, kas... Piemēram, mēs zinām, taču Jaunsudrabiņam bija 3 apaļas jubilejas, Veidenbaumam tikko bija jubileja, Andrejam Eglītim. Ja tu pajautātu jaunajā paaudzē, vai viņi vispār šos cilvēkus zina, vai viņiem, jo izrādās par skolās... Par Andreju Eglī runājot, vispār būs kāds nopietnas pasākums izņemot... Ne, valstiskā mērogā nav pasākumi, ir tikai, mēs esam neliela iniciatīvas grupa. Plāksni, bet es domāju, šis bija laiks, lai mēs runātu par tām vērtībām, kuras piesauca Andrejs Eglīts visa sava mūža garumā, vai ne? Bet ir tāda neliela entuziastu grupiņa, kas mēģina kaut ko saorganizēt. Es sazvanījos ar Māri Sirmo, 23. Oktobrī būs Doma baznīcā Dievstava zeme deg Nacionālam valsts akadēmiskam korim koncerts 21. datumā Ļaudonā, protams, būs diezgan plaša programma, pat cik viņš ir apglabāts Ļaudonas kapos un Ļaudonas skola ir nosaukt un tā tālāk. Bet tādā valstiskā mērogā. Bet jautājums, piemēram, vai kāds nopietns pētījums par viņa vērtībām, par to, ko viņš ir sniedzis mūsu tautai, mūsu kultūrai, patriotismu izpratnē. Tas notiek tā, ka kultūras ministrs to pieliek klāt pie valstiski nozīmīgiem pasākumiem, līdz ar to tam tiek uzreiz automātiski, teiksim, deleģēta neliela naudas summa, ja to ir nosaucis politiski piederīgs, atbildīgs kultūras ministrs, līdz ar to tas kļūst saistoši teātriem, muzejiem, izstāžu zālēm un tā tālāk, vai ne? Ja tu varbūt atceries 2003. gads, kad es arī visām tām pragmātisko vajadzību tai plaknē pieliku klāt, nosaucot, ka tas ir Ojāra vāciešu gads. Notika tieši šīs lietas, kad bija konferences, tika uzrakstīta grāmata, un es toreiz cerēju, ka mēs to iedibinām, un kad katru gada tām desmaizes vai ne dienišķo vajadzību tai plaknei, ja katru gadu būtu nācis viens cilvēks, un mēs esam tiešām bagāti, un mēs esam ļoti garīga tauta, un mums ir izcilas vērtības, tagad jau būtu pagājuši gan arī 10 gadi, kas tur būtu salasījies, ko mēs būtu izdarījuši. Ja? Viss tas, ko jūs tagad sakat, ko arī jūs pārējie sakat, liecina vienīgi par to, ka valsts līmenī mums nav ko gaidīt. Tieši otrādāk, valsts līmenī es redzu, ka tiek arvien vairāk un vairāk grauds. Nē, zini, ir viena ļoti laba lieta. Tas, ko es Ingūnai rakstīju, arī, manuprāt, arī es atkal aizēju prom no konkrētā vēstules teksta, bet tas, ko Ingūna izdarīja savā vēstulē, viņa izdarīja izcilu integrācijas piemēru. Šī vārda vislabākajā nozīmē, jo viņa aizgāja pāri partiju robežām. Mēs visu partiju... Mēs tagad aizējam izplūstam. Nē, tā ir tā ideja un tā ir tā izēja. Jo tāpēc, kad ir šī cīņa, kas ir par nāves un par dzīvības cīņu,
Viņa mums ir jāveic kopā. Es pateikšu nepopulāri, Un bet viņa mums ir ar krieviem kopā tieši jāveic. tā, bet manu Viņa rakstu mums ir ar pārsteidzošā krieviem kārtā jāraksta. iztulkoja krievu valodā Delfi paši. Tas bija publicēts arī krievu Delfos, bija ļoti daudz atsauksmes, un daži no viņiem arī latviešu Delfos patiesībā teica, ka latviešu vidū ir cilvēki... Kamēr mēs šīs lietas darījām, kamēr mēs Dievs mums, es vienmēr saku tā, Dievs mums neatkarību iedeva tādā valstī, kādā mums iedeva. Mums ir pusi uz pusi. Mēs esam unikālā situācijā visā Eiropas Jā, Savienībā. Dievs mums ir devis, un te ir tā atbildība, ko mēs ar šo neatkarību darām. Jā, Tā ir tā atbildība. Jā, un te ir atbildība sākot no individa, no pilsoņa, un beidzot ar tiem, kuriem ir likuma spēks, likuma došanas spēks, jeb izpildvar pēc tam, bet likuma došanas spēks. Ļoti daudzos, es piekrītu Rībens-kundze, ne visos, bet ļoti daudzos jautājumos. Mēs redzam, ka likumdevējs iet pret tautas gribu. Un tā ir traģēdija. Jā. Ņemot vērā šo aspektu, ka mūsu konstitūcijā ir rakstīts, tautai pieder vara. Un te nu mēs skatāmies, kas notiek pretēji. Mēs redzam to, ka tauta ir bezspēcīga. Es pats esmu piedalījies un arī organizējis un fiziski nesis 18,000 parakstus gan uz valsts prezidenta, tajā laikā prezidentes kancelē, gan premjerministra. Un jūs domājat, ar brīnišķīgu smaidu pieņem, paldies, un viss plūst tālāk. Un vēl mēs skatāmies vēl tālāk, jā, tad, kad sabiedrība, jeb tauta pasaka, jeb skaļi kliedz, tad bišķiņ piebremzē. Es esmu pārliecināts, ka ilgu laiku bitītē šo te nemācīs. Tāpēc, ka sabiedrība sauc, jo noteikti vecāki nezināja īsti, kas tad šis te ir. Un, jā, lūdzu. Braucot uz šejienu, man autobusā līdzās apsēdās jauna māmiņa ar brīnišķīgu meitenīti tērptu rozā. Es viņu uzrunāju un sacīju, uz kurienes braucu, un jautāju viņai tādi pārstāstu grāmatu saturu, kur, protams, viņa nebija lasījusi un nezināja, pilnīgi saprotams, viņa nodarbojas ar savu bērnu. Es jautāju, vai viņa būtu ar mieru, kā ar viņas bērnu veikt šo sociālo eksperimentu. Viņas atbildīja ir īsa un lakoniska. Nē. Vienkārši nē. Un es domāju, ka mums kā tautai ir jāpasaka, ziniet, gluži vienkārši šādām antivērtībām, kas grauj mūsu tautu, kas grauj personību, kas grauj cilvēci, mums viņas nav vajadzīgas. Tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāformulē sava nacionālā ideoloģija, proti vērtību sistēma, kuru mēs esam iemantojuši, pārmantojuši no saviem senčiem, kura, protams, atbilst šim laikam, bet es gribētu teikt nevis, kas ir vienkārši defensīvā, bet tā vērtību sistēma, kas varētu šajā globalizētajā laikā parādīt to, ka, piemēram, pret Eiropas Savienību, kuras locekļi mēs esam, ka mums ir ne tikai tiesības no viņiem tur saņemt kaut kāds līdzfinansējums, mums ir patiesības pienākums. Mums ir pienākums šiem pašiem dāņiem sacīt, piedodiet, jūs esat aizbraukuši pilnīgi šķērsām. Tas ir mūsu pienākums. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Tas ir mūsu pienākums sacīt patiesību. Tas ir ne tikai baznīcas pienākums, tas ir visas sabiedrības pienākums. Un es domāju, šajā nozīmē, atcerieties, Solžņīcins kādreiz teica, viens patiesības vārds var veselu tumsu apgāst. Te nav jautājums par to, cik ir mūsējo, cik ir viņai un tam līdzīgi. Te ir jautājums, kura pusē ir patiesība. Apostols Pāvils saka, jo neviens neko nevar pret patiesību. Ekscelenti. Un te ir nākošais. Ja patiesība nerunā, Patiesība ir jārunā. Patiesība ir jārunā. Patiesība ir jāapliecina. Patiesība ir jāapliecina. Tad saprot, kas vispār ir patiesība. Jo šodien ar vien vairāk Bībeles tekstā runājot, ja bibliskos vārdos runājot, viltus patiesības nāk. Viltus gaišības eņģeļi nāk, kas grib parādīt to, kad redz, kur šīs vērtības būs labākas un tās vecās tiesības ir labākas. Un ziniet, runājot par iecietību un vispārējo sēriju šo vārdu, es viņus faktiski redzu kā tādas
tādu nelielu devu, nervu nomierinošu, nē, bet tādu iemidzinošu, ka cilvēks vairs īsti nesaprot. Jo, ja viņš kaut ko runās par savām vērtībām, tad viņu uzreiz nosauks par neiecietīgu, jo tu nedrīkst sacīt to. Mums ir jānostājās pie skaidrām vērtībām un arī skaidri jārunā, jāsauc vārdā pareizi. Skaidrām jāsauc vārdā, kas... Tas nav vārdā vienkārši. Kurš tas bija gads? Es tagad varu maldīties. 2005. vai 2006. šeit viesojās Itālijas kultūras ministrs Rocco Buttiglione, kuram neatļauj kļūt par Eiropas Savienības kaut kādu komisāru, tādēļ, ka viņš pateica, ka viņš atbalsta tradicionālu ģimeni. Un tad tas, ko viņš teica, kad šobrīd ir atļauti visdažādākie viedokļi, bet tiem, kas runā patiesību, paust šo patiesību, nav atļauts. Dīvaini, vai ne tāda mēroga cilvēkam, Jāņa Pāvila draugam, daudzu grāmatu autoram, doktoram, zinātniekam un tā tālāk, ja? Pavisam nesen iznākusi ir bijušā Berlīnas senatora Tilo Saracīni grāmata, kas saucās Vācija, Kols, pašlikvidēšanās. Un viņš parāda to, ka sekojot šai politkorektuma ideoloģijai, ka Vācija patiesībā sakot jau ir nevis vienkārši norietā. Tas ir tikai laika jautājums, kad viņas vispār faktiski kā etniskas nācija valsts vienkārši vairs nebūs. Ja mēs apkārt sev redzam Eiropā šos te sociālo eksperimentu rezultātus, vai tiešām mums tam ir akli jāseko? Vai ne? Bet kā tu to tulko? Kāpēc Eiropa tā pašiznīcinās? Tas nav tikai Eiropā. Nē, tas ir, zini kā, tas ir ļoti vienkārši. Kāpēc mēs savulaik arī par tām Ungārijas lietām iestājāmies? Ja? Ungāri ļoti skaidri. Pirmais teikums. Dievs svētīja Ungārus. Ja? Dievs svētīja Ungārus. Pirmais vārds. Bet varam jau teikt, ka nekāda sakritība. Bet tad, kad no Eiropas kopējās konstitūcijas tika izņemts šis, tad tas viss tā kā no kalna ripolējā. Tad, kad tās kristīgās vērtības, kad atceries Lisabonas līgumā, Lisabonas līgumā vairs nav. Eiropas konstitūcijā vairs netika pieļauts nekādas atsauces. Vairs nav nekādas atsauces. Jā, bet šobām Lisabonas līgumā mēs zinām, ka kristietība neierakstīja. Un tas arī ir pārsteidzoši. Manuprāt, tas ir viss. Kaut vai aiz cieņas pret to, ka mums jau nav citas kultūras kā kristietības kultūra. Patiesībā kā var negribēt, lai bērniem ticības mācībā, vismaz tu vari ticēt, tu vari neticēt, bet tev vajadzētu iepazīstināt ar to, jo kā tu vari klausīties Bahu, kā tu vari klausīties gleznas, ko tu saproti no šiem sižetiem. Es kā padomi laika bērns visu laiku esmu dzīvē izjutusi problēmas ar to, ka man šīs zināšanas nav pietiekami lielas, tāpēc, ka man nekad, bērnu vecumā tās nav mācītas skolā un apārunātas. Vistīrākā novēršanās, un tāpēc nav ko domāt, ka tas paliek bez sekām. Tas nepaliek bez sekām, bet it kā Eiropā arī netrūks domājoši gudri cilvēki. Kāpēc vajag pašiznīcināties? Kāpēc mēs tā ar sevi darām? Tie, kuri nāk ar nāvas kultūru, jeb ar nāvas vēsti, viņi domā, ka viņi dzīvos, bet patiesībā viņi ir nāvei nolemti. Viņi to nesaprot. Tur ir vajadzīgs šīs garīgās acis, lai to saprastu. Un garīgās acis var atvērt vienīgi un tikai Dievu vārds. Bez Dievu vārda nav iespējams saprast un atšķirt, kas ir nāvas kultūra un kas ir dzīvības kultūra. Jo bez Dieva vārda, bez Bībeles, bez kristīgās kultūras nav iespējams atšķirt, kas tad ir patiesība. Jo vienīgā patiesība kaut vai pēc tam pareizi, vai tu tici, vai tu netici, vai tu sekos šai patiesībai vai nē. Bet šeit ir nepieciešams to, ka mēs sakam un runājam par to. Mūsu raidlaiks ir ļoti ātri aizsteidzies. Es vēlos jums katram īsi dot laiku. Jūs prāt, ko lai tagad dara? Es zinu, varbūt mācītājs sacīs lūksim. Nē, labi. Tad, es sacīšu kaut ko citu. Nē, par to, ka mēs lūksim, par to nav šaubu. Ja? Bet es gribēju vienkārši nocitēt no komentāriem, ko kāds bija sacījis. Proti 2010. gadā Lietuvā taču pieņēma likumu, kas aizliedz homoseksuālismu un labvēlīgas informācijas publisko izplatīšanu, jo tā var kaitīt nepilngadīgo garīgai veselībai un fiziskai, intelektuālai, morālai attīstībai.
Krievija uz 100 gadiem pateica, mierīgi esiet mājās. Jā, vai ne? Tā kā tas, ka teiksim, mēs šeit tādā izlasītā publikā to pasakām, tas ir absolūti nepieciešams, bet ir svarīgi, kā vecais oret labore, lūdzies un strādā. Ja? Tas, ka mēs tā teikt tikai lūgtos un tad tā teikt sagaidīt, ka tagad pārējo, lai dara Dievs, es domāju, ka tas nebūtu godīgi nec pret sevim, nec pret Dievu. Ja? Jo ir svarīgi, ka mēs svētā gara vadībā darām to, ko Dievs vēlas, lai mēs darām. Bet es arī tā kādreiz par sevi esmu domājis, ka es nekādu tādu apzinātu karjeru savā dzīvē neesmu veidojis, un patiesībā viss, kas ir noticis, tu esi cilvēks, tu dzīvo savu cilvēku dzīvi, tu dari saskaņā ar savu sirdsapziņu to, ko tu dari, un ar tevi notiek tas, kas notiek. Ja kolēģi, jūs man jautāt, vai nedēļu atpakaļ es zināju, ka es šādu rakstu uzrakstīšu, es patiesībā ļoti, es neticētu un es nezināju, man nebija ne mazākā nolūka to rakstīt. Es vienkārši jutos tik ārkārtīgi slikti, kad es nevarēju to neizdarīt. Un es nezinu, kas ir tas, kas vada šādas rīcības. Un man nebija nekāda nolūka izraisīt kaut kādu rezonansi, viļņošanos vai nemierus vai konfliktu manu kolēģu vidū. Absolūti nekas tāds. Bet ir kaut kas tāds, kas tevi ved. Un patiesībā, tad, kad man daudzkārt arī cilvēki saka, vai nebūtu laiks tā kā iet projām no Saeimas, tāpat tu tur neko nevar izdarīt, tu nevar to ietekmēt. Es saku, es vairs savā vecumā neesmu tik voluntāri, lai tā pieņem tik radikālus lēmumus. Tad, kad es jutīšu, kad ir kaut kāda tāda liktenīga nolemtība, ka mani kaut kur sauc, vai mans ceļš ir tāds, ko iezīmē citos līmeņos, ne manā līmenī. Un es patiesībā paļaujos uz to. Lūdzu. Es gribētu turpināt, ko tātad Kalmas kungs teica par to, ka tomēr šie procesi notiek un ka mums ne tikai vajag lūgt, bet mums vajag darīt. Un sasaistot to, ko Rībens kundze teica, kad faktiski mans aicinājums būtu katram, kas mūs dzird, klausīties savā sirdsbalsī un apzināties, cik liels spēks ir sabiedrībai, cik liels spēks ir mums un cik mēs daudz varam izdarīt. Es domāju, turpinām iet uz priekšu, notiks kādas lietas, kā teica jau arī Rībens kundze, kad notiek kaut kas pēkšņi, ko mēs sajūtam, kas mums ir jādara. Un es aicinu katru, kas klausās, klausīties savā sirdsbalsī un sakot tai. Es saku, varbūt neklausīties sirdsbalsī, es ļoti, ļoti baidos no tā, ja kaut kādā brīdī es sākšu darīt pret Dieva gribu, ja es darīšu to tāpēc, ka es to tā gribu. Bet tas, ko es arī, bet tas ir personīgi. Bet, tas tieši tas, ko es teicu. Es arī tieši tā arī bet tā lieta, ko es uzskatu, kad to, ko jau es pieskaros, es pirmo reizi dzīvē tik ļoti sajūtu, cik mums ir svarīgi dabūt krievu vai krievalodīgo, kā mēs te viņus toleranti vai netoleranti. Paldies, liels raidījuma laiks ir aizsteidzies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs svētī, neklusēsim un turēsimies pie Dieva vērtībām, vienīgām. Lai Dievs jūs svētī, visu labu.